Skaties, dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs. Te ir mana dzimta. Šoreiz stāsts nebūs par daudzu gadu veidotām un lolotām lauku saimniecībām, kuras vada pieredzes bagāti saimnieki. Stāsts ir par 4 jauniešiem no 4 dažādiem Latvijas reģioniem – Zemgales, Latgales, Kurzemes un Vidzemes, kur katrs ar savu atšķirīgu saimniekošanas veidu tie tikai nesen uzsākuši darbību. Es esmu Vita un kopā mēs brauksim uz laukiem, lai iepazītos ar pietiekami drosmīgiem jauniešiem, kas nebaidās grūtību un savu dzīvi vēlas saistīt ar saimniekošanu laukos. Mēs esam šodien atbraukuši un ar ko tu nodarbojies šeit? Mēs šobrīd atrodamies Mazdzērvīšu struktūra vienībā Vectilgaļos. Šeit ir mūsu tā jaunā piensaimniecības ferma, komplekss, 320 laucumām govīm, plus vēl jaunlopiem. Un tā kā, ir ko darīt. Vai vienmēr zināji, ka saimniekos laukos, ja kā tu nokļuvi līdz Mazdzērvītēm? Es no bērnības jau dzīvoju Mazdzērvītēs, bet Mazdzērvītēs, jā, mēs tad saimniekojām, teiksim, tur uzcēla jauno fermu kādā 2000. gadā, tad līdz pagājušam gadam tur strādājam, un no 13. gada decembra mēs esam pārvākšies uz jauno kompleksu, kur pārsvarā saimniekojam, teiksim, mēs ar brāli šobrīd. Pēc vidusskolas aizceļoju uz Ameriku. Tur nebija gan ilgu brīdi, bet ar to arī pietika, lai saprastu, ka man tomēr patīk laukos un ka viss tā šovbiznesa padarīšana arī nav tik vienkārši. Un tad es sapratu, kopš tā brīža, kad atbraucu atpakaļ, tad gan vēl ar tādu lielāku sparu iesaistījos. Mēs esam balstījušies vienmēr uz to, lai govīm būtu pēc iespējas vairāk svaigā gaisa un svaiga barība 24 stundas diennaktī, tā kā šūdens, tīrs guļvietas un tā. Roberta saimniecība joprojām attīstās. Lai pārvietotos no vienas saimniecības daļas uz citu, mēs braucam ar auto. Jau tūdaļ redzēsiet modernizētos laukšanas piena zāli, ko Roberts realizēs, izmantojot Eiropas atbalstu lauksaimniekiem. Ja mēs varēsim slaukt, teiksim, 10 tonnas dienā, tad tas būs tā kā normāli, 32 litri no govs vidēji dienā. Tas nav nekas pārdabisks, bet ir nācies slaukt arī vairāk. Bet jā, viss šīs te lietas, kas ir šeit redzams, pieņemsim, lāksnīšu dzesētājs, ja? Tas šeit cirkulē augsts ūdens, un tas viss piens, piens nāk silts. Un šeit var salīdzināt, te ir tas, kas nāk no govīm, cik silts, un pieliec otru roku šeit, kāds viņš aiziet uz basēnu. Ja, tas no piena tiek noņemts viss siltums un ar to uzsildīts ūdens. No piena paņem no siltuma un uzsild ūdeni ar to. Vajag izdomāt. Jā, aparāti, kas jau ir atvieglot dzīvi. Pirmašīns šofers atbrauc un pēc tam tikai nospiež pogu un atstāja visas izmazgājās un laucies nāk vakarā un dar pārējo. Un šeit arī nospiežot tikai 2-3 pogas, saliekot tur visu slaukšanas zālē, uz statīviem, nospiež 2-3 pogas un arī viss izmazgājās. Šobrīd ir tā, ka teiksim, tur ir ļoti jau automatizēts arī, kaut kāda vadības paneļi vai nedaudz pogas, tev ir jāzina, ko spiest, un nav vairs tā, ka tikai kannu un ar mēslainiem zābakiem visu laiku tiek staigāts. Šobrīd tā arī nav diži, tā kā, mēģinam uzturēt kārtībā un viss tīri, un tas arī pašiem patīkamāk. Katru dienu var, mēs no rīta parasti atnākam, apskatāmies, kas ir noticis, vai ne? Visus tos skaitļus tur, govu skaits, tur katras govs slaukšanās ilgumu var redzēt vidējo ilgumu un pie kura aparātu viņi stāvējas un kā viņa piences vārsties, visas diagrammas pa dienām. Jaunā kompleksa 2. stāvā ir iecerēts izbūvēt atpūtas telpu darbiniekiem, no kuras var uzraudzīt piena slaukšanas procesu. Nāk kā skolēna ekskursijā pa pārīšiem. Jā, šeit viss tāds industriāls jau salīdzinoši. Tur visi tie vārti ir uz gaisa vai nevis attaisās. Un, tā ar pogām visu ļoti superīgi. Ar rokām jādara. Un cik reizes dienā viņas slauc?
Vienu un to pašu govu. Pagaidām 2 reizes. Re? Viņas tur iet caur kāju vannu, tāpēc nedaudz tā kā bremzē visu to plūsmu. Kāju vannas arī, teiksim, tās vajadzīgas, lai profilaktiski visu laiku dezinficētu viņām kājas, un lai nebūtu nekādas kājas nemības, vai nebūtu klibošanas. Tikko slauktais. Tikko slauktais. 9 grāmatus. Nu, man jau liekas, ka kas var būt labāks, kā iedzert pienu pļavā, vai ne? Jā. Nu, re, kad droši sēdies stulīt saliesim un tad tu varēsi. Mušu. Nu, šito es liešu sev, jo ar mušu es noteikti uzgaršīgu. Jā. Tā lai var nofilmēt. Paldies. Nu, re. Tas teiklubu, tas ir, tā kā mēs to ar ģimeni daram kopš 2004. gada. Tas tā kā hobijs mums ģimenei. Mēs audzējam Holšteinu vēršus. Nevis buļļus, bet vēršus. Tātad tie kastrāti. Jo viņi ir daudz mierīgāki un tur ir nianses uz gaļas šķiedru un uz gaļas mīkstību. Bet jā, to mēs darām kopš 2004. gada. Un šobrīd mēs salīdzinoši ar 2004. gadu esam auguši apaļas 30 reizes. Nu tā, salīdzinoši uz to lopu skaitu, kas ir uz teiklumam. Darbs fermā, principā, ziemā un vasarā diži neatšķiras. Ziemā ir varbūt bišķi mierīgāk, dēļ tā, ka nav lauku darbi jādara. Tāda lielāka, kas ir visāds sējas un ražas vākšanas. Bet tāpat ikdienas darbi pietiek, ko darīt. Un augstā laikā, protams, ir savas nianses, kas var atgadīties. Un, ja uznāk liels augstums, tad arī nākās bišķiņi ātrāk pakustēties, lai nebūtu augsti. Un kādas stundas ilgāk varbūt pastrādāt, lai nodrošinātu to, lai vēlreiz uzraudzītu, vai lopē viss ir kārtībā. Rita, tu zini, ko jaunieši laukos parasti dara vakarā? Tā, kad ir beigts darbs. Iet peldēties? Arī. Vai arī tā, kad ir izdzerts piens, tad kas jādara? Jāskatās hokejs. Un drīz arī sāksies. Varam mēs arī iet skatīties, Paņemam. vai ne? Paņemsim līdzi. Nu labi. Kad jau uzvarēs. Ar ko spēlē vispār? Ar kaimiņiem. Šodien ciemojamies pie maižotājs Ineses, kur kopā ar vīru un 3 bērniem žāvē gaļu, kūpina gaļu un piedāvā visādus gaļas izstrādājumus vietējos tirdziņos. Drīz Inese saka, ka būs arī sava mājaslapa. Mēs pie viņas ciemojamies, lai redzētu, kā viņai iet saimniecībā un ko viņa gadu laikā ir paspējuši paveikt. Atvadāties pie mums Upītē, Viļakas novadā, tas ir pie manis, Ineses Vatasēnas. Mums ir mazas smaržošanas uzņēmums, un mums arī, var tiešām nozīmē arī viss notiek mājas apstākļos. Un kā te parasti tā tur uzliek uz nocursu, un tad arī tā griežot, un tad te viss tā nākās, tad arī to garumu var kontrolēt, cik nu garu gribam. Bet mēs parasti, es nogriežu, tad es ar diedziņiem sasienu, man tā kā kārtāk, un tad mēs žāvētavā sakaram virsū uz lokam. Lielajiem uzņēmumiem, protams, tad viņi ir daudz lielāki. Mums varbūt arī laika vajadzēs lielāku aparātu, bet pagaidām pietiek ar šo. Vienkārši varbūt biežāk jāuzpilda, bet tas arī nesagādā problēmas biežāk vienkārši, kad izspiež biežāk uzpildītu. Tā, tad sapildi iekšā un tad ar šo arī sastāvdaļas dabīgas. Ķiplociņš, ķimenes. Aizmirst, kas vēl. Sāls jau. Neliekam nekādas sēreles. Jā, tev arī. Lauku desa, tās skatās lauku desa. Un olas sāls, cieta, ķimenes, ķiploki, cukurs, pipari un viss. Gaļas un desu sagatavošana notiek dzīvokļa virtuvē, bet kūpināt un žāvēt sagatavoto produkciju viņi ved uz netālu esošo lauku īpašumu, kur tiek būvēta ģimenes māja. Mēs esam atbraukuši tagad uz Šķilbēnu pagasta, Viļakas novads, Lejas tači. Šī ir mana vīra, tēva
mājas, viņš iesāka celt un te ir 30 hektārs apmēram zemes. Un šeit mēs to gaļiņu, tā kā braucam šeit, mums ir iesākta jaunā žāvēta mūrēt, un šeit mēs to gaļiņu arī braucam žāvējam. Es pati nāku no pilsētas, es esmu no Salacgrīvas, tad dzīvoju Jūrmalā, Rīgā, un tad sapazinos ar vīru, kas ir no Latgales, un ieprecējos Latgalē, un nu jau tagad 4 vairāk jau, nu jau 6. gadu dzīvoju Latgalē. Un kā jūs vispār izdomājāt dzīvot laukos un nodarboties ar mājražošanu? Kā mēs izdomājam? Nu jā, tas bija pirms gada, sanāk aprīlī, laikam, kaut kur tā marta beigas. Tad mums paaicināja balvu konsultāciju birojas uz semināru mājražotājiem veltītu. Un aizbraucot uz turieni, tad mēs arī paklausījāmies. Bija atbraukusi no Gulbenes viena meitene, kas sieru ražo. Un laikam tā mēs tur tā sēdējām un likās, iedrošināja. Un tā kā man vīrs arī jau pirms tam, jau arī ar gaļām, viņš mājas apstākļos jau pats kaut ko eksperimentēja, taisīja, mēs paši tur tā, un viņam tas ļoti patikās, un mums tā arī tās PVD meitenes teica, arī ļoti tādas izpalīdzīgas un iedrošināja. Bet kopumā jauniešiem, ja viņiem ir idejas, viņi varbūt baidās, tad viņiem vajag iet un runāt un jautāt un skaidrot. Nu jā, īsā pašiem droši vien arī nebaidīties iet un arī izprāšņāt, un, kā saka, mums jau arī tas pats biznesa centrs balvas vai, gan jau arī katrā novadā ir kaut kādas tādas atbalsta iestādes, kur var iet un arī, kaut kāda lauka tās tīkls vai, kur var iet un interesēties noteikti. Kādi projekti, kas aktuāls, apmeklēt seminārus, mums regulāri nāk informācija par to, kādi semināri, kur var iet apmeklēt. Es arī izgāju tos projektu vadības kursus, izgāju, tad arī varēju vispār iet uz tādiem kursiem, kā uzņēmējdarbība. Ja tad neesi, teiksim, mācījies to uzņēmējdarbību, tad var uz kursiem arī aiziet, uz tādiem semināriem paklausīties. Tad ir visu stāstu informāciju iegūt. Jūs stāstījāt, ka tagad ir ģimene plānojat no dzīvokļa nākt dzīvot šeit lauku mājās. Kāds varbūt ir priekšrocības dzīvot tieši ģimenei laukos? Ar maziem bērniem, kā mēs redzam. Priekšrocības, jā, kad svaigais gaiss, tāpat var iziet ārā, kā saka, tu vari no rīta izskriet kaut tā ķībiņās ārā, zālītē, pat arī, ja tev savus dārziņus, tur var arī aizskriet pēc zaļumiem, pats izaudzēt savus burkānus, kartupeļus. Ja vēl pašiem būs arī savas vistiņas un pīles zosis, tad arī bērni redzēs arī visu to lauku vidi, dabu un arī iemācīsies to darbiņu arī. Līdz pienākums varēs jau dot mazajiem arī kaut ko pastrādāt, padarīt, pabarot. Pie lauku mājas Ineses vīrs Sandis šobrīd būvē jaunu žāvētavu, kas būs daudz lielāka un ar kuru varēs realizēt lielāku produkcijas apjomu. Arī viņa dēls Nauris ir tētim nasks palīgs. Viņš jau kadros, tad mājā kaut ko viņam vajag ar cirvīti kaut ko. Gribam arī skaisti tā nojamīt. Tā kā, ja atbrauksiet uz rudeni, tad jau te būs gatavs. Tagad ar maliņu tā arī ir. Tur tālāk, kad tas ir jāģini, es panēmu tev vienam tiem. Visu lielāko ne. Savs piemājas dārziņš izveidots tikai šogad, bet tepat netālu aug garšīgās meža zemenītes, kuras tik ļoti garšo bērniem. Vitamīni meža zemenēs vairāk nekā mājas. Šobrīd esam Kurzemes pusē, Saldus rajona Zilnās. Šī ir vieta, kur tradicionāli tika atzīmēts jauniešu alternatīvās mūzikas festivāls Zvērā. Un šobrīd arī šī ir vieta, kura joprojām pulcē jauniešus. Šeit saimnieko Uģis Grīnbergs. Mēs dosimies arī uz viņa saimniecību tajā pusē Ģezēni, kur Uģis stāda augļu dārzu, ābeļu dārzu un bumbieru dārzu. Nākotnē viņš plāno ražot arī sulas, pārdot ābolus, bumbierus un ražot mājas vīnu. Tāpat Uģis nodarbojas ar biškopību. Brauksim pie viņa un skatīsimies, kā viņam tur veicas saimniekošanā.
Cik sen aptuveni tu nodarbojas ar visu šo? Ar bitēm es sāku nodarboties pirms 3 gadiem. Ābeļdārs pagājušajā gadā es iestādīju tikai. Un cik jau lielā platībā tev ir? Šobrīd ir hektārs ar ābeļdārs, aptuveni 800 stādi, bet rudenī jau tiks palielināts līdz 4 hektāri. Un tādēļ es šo momentu saņēmu lielu kravu ar ābeļstādiem. Tas ir tas, kas mums aizmugurē, ja? Jā, tas, kas mums ir aizmugurē. Vakar saņēmu ābeļstādus, tagad viņi ir izmērcējušies 24 stundas un šobrīd iestādīsim viņus pagaidu laukā, jo lielais lauks ir pagaidām aizņemts, labība aug. Un rudenī pārstādīs uz lielo lauku. Uģis studējis Rīgā, pastrādājis ārvalstīs, taču tagad atgriezies laukos pavisam. Šobrīd Uģis ir iestādījis 1 hektāru ābeļdārza, taču nākotnē viņš plāno pārstrādāt augļus sulas spiešanai, kā arī raudzēt vīnus un sidrus. Tiek eksperimentēts ar receptēm un dažādiem augļiem. Ziemas laikā, kad ābeļdārzs pārziemo, Uģis nodarbojas ar biškopību un amatniecību. Īpašuma esošā zeme ir sadalīta 2 saimniecībās – Dzilnas un Ģiezēni. Saimniecība Dzilnas ir vieta, kur atpūsties, veidot sabiedriskus pasākumus, bet lauksaimnieciskā darbība norit Ģiezēnos. Dzilnās 7 gadus notika aktīvās atpūtas festivāls Zvērā. Pagājušajā gadā notika ekstrēmo sporta veidu sacensības Dirtfesto. Uģis atklāja, ka šie pasākumi vairāk rīkoti savam priekam, ne komerciāliem nolūkiem, lai ir aktivitāti un lai cilvēki brauc un izbauda dabu, kultūru un redz, ka laukos var būt arī citādāk. Tas ir vagoniņš no Skrundas lokatora kādreiz bijušā. Jā. Te mums sākās dzīve laukos mūsu ģimenei. Ar to mēs sākām. Tur mēs visi ģimeni pat 2 ziemas nodzīvojām. Tāda lauksaimniecība tieši no turienes radās, un tur es kā mazs bērns arī, var teikt, tas uzaudzis. Šeit tieši Dzilnās vēlos, lai viss saglabājās un turpinās. Principā, kā tas te ir, šī tāda kā atpūtas, kultūras un sporta zona. Uģis kopā ar ģimeni un draugiem ir labiekārtojis īpašumu, pārvēršot to par mazu sportisko aktivitāšu oāzi. Ne tikai tradicionālo, bet arī ekstrēmo sporta veidu cienītājiem. Notikuši gan sacensības, vienkārši pabraukāšanās, arī no Saldas brauc jaunieši šeit pabraukāties. Ne tikai mums pašiem, mūsu draugiem, bet arī citiem, kas atbrauc no malas. Viesiem, jā. Jā, visiem, jā, kas vēlās iesaistīties. Princips bija tāds, uzbūvēt pirtiņu no tiem materiāliem, kas ir atrodami, pārsvarā no materiāliem, kas atrodami šeit pat uz vietas. Te ir rekord 2009. gads. Jā, 2009. gadā būvēti. Šie ir visi bijuši nokautuši koki, eiglas priedes, māls te pat uz vietas sarakts, smilts arī. Javā ir arī salmi, arī pašas saimniecības. Un tā siena sastāv no diviem slāņiem. Vienā pusē māls, otrā pusē māls, lucim. Pa vidu salmi, siltumizolācija. Rabarberi no jūsu rabarberiem un bērns no jūsu bērziem? Jā. Viss ir no pašu kokiem un pašu augļiem. Raudzēšanas process var ilgt no pusgada līdz gadam, var arī 2 gadus raudzēt. Viss ir atkarīgs no sulas, no tās sastāva, no barības vielām. Un tā es arī vēlos to saglabāt, var teikt, lauku turismus. Man aicinājums ir tomēr ražot kaut ko. Es gribu ražot kaut kādu lauksaimniecības produkciju, to pašu medu, citus biškopības produktus, pārstrādāt ābolus. Man gribās izgatavot kaut ko taustā. Sajūtas man negribās tirgot, tā teikt. Sajūtās es gribu dalīties.
Šajā saulainajā brīnišķīgajā dienā šodien ciemojamies pie Mārtiņa Jātnieka saimniecībā Vaidolots. Skatīsimies, kā viņam veicas šeit ar darbiem, ar ko viņa ģimene šeit nodarbojas, un iespējams Mārtiņš mums arī uzspēlēs kādu dziesmu. Mēs esam saimnieks saimniecībā Vaidolots, vienā no Latvijas kultūras mantojuma saimniecībām, turismu saimniecība ar pamatnozari lauksaimnieciskā ražošana. Apsaimniekojam 365 hektārus zemi, kur pamatā ir ziemaskvieši, vasarskvieši un rapsis. Plus vēl mēs audzējam arī miežus un šogad arī izmēģinām arī lobrības pupas. Kā sākās saimniecība pat kā tāda, kad man vecās vecmāmiņa iesāku šeit strādāt ar 14 hektāriem zemes. Pirms tam, protams, bija mazāk, jo visu pamazām tikai attīstījās. Iesāku ar tulpju audzēšanu. Tulpes audzēja, lika koferos, ved uz Maskavu, ved atpakaļ naudu un saka, iepirka pirmo traktoriņu, pirmo arklu ar vienkalpošu arku. Un līdz ar to tad pamazām es vien varēju iepirkt. Un tā saimniecība sāka augt. Kāpēc laukos ir forši? Ja tu pagriez kameras riņu, tad viņi saprast uzreiz. Bet, principā ir tā, ka tas ir... Es domāju, ka cilvēks, kurš dzīvo dzīvoklī vai kurš dzīvo Rīgā vai pilsētā, viņa domāšana un tas redzējums, viņš neredz vairāk par savu sienu. Šajā brīdī es redzu jau tālāk, es jau varu iztēloties, ko es varu izveidot šeit vietas. Ja pirms mēs vēlētos te uzbūvēt hokeja halu, piemēram, es to varu izdarīt, man ir viss iespējas. Lūdzu, daram to. Ja es gribu braukt uz pilsētu strādāt, darīt lietas, to es arī varu izdarīt. Principā ir tā, ka cilvēki ēdīs katru dienu. Es ēdu, to ēdu, viņi visu ēdu, politiķi ēdu. Un tas bizness ir nekad, tas ritens nekad neapstāsies. Ir tikai jāmāk pareizi to darīt. Līdz ar to par biznesu to nosaukt kā ļoti labu, tikai no konkrētas, izjūt no konkrētām platībām, no konkrētas darbības, kā to pareizi veic. Līdz ar to es uzskatu, ka bizneses ir ļoti labs, un laukos attīstības iespējas ir milzīgas, un ir dzīvot ir forši, un tu pats izveido savu vidi, kādā tu vēlēsi dzīvot. Jā, ir perfekti. Spožarota meičas matos, žēl tas nebija tajos laikos, kad meišas dejo brunčos baigos. No tiem, kādai koku onkuļiem. Tāds liels prieks un lepnums, ka mums tādi ir palikuši. Un stāsts par to, kā tika saglabāt viņi. Toreiz, kad meliorācijas laikā viņas gribēja likvidēt. Laimīgā kārtā viņi netika nokudēti. Ar tevi pārējošu, līdz man rītas un dai, kamēr vieru un kuršu. No sapņiem ir, tas ir mana tēva sapnis, viņš jau gribēja realizēt jau ļoti sen atpakaļ. Viņš domāja, kā viņš varētu ietaupīt kaut kādu enerģiju, vai viņš varētu kaut ko izveidot tādu, kas viņam būtu prieks, ka viņam tāds ir. Līdz to tas ir viena no lietām, kas ir realizēts, tas ir vēja ģenerators, un šobrīd viņš palīdz mums nedaudz samazināt elektrības rēķinus. Tomēr pasaka, pār samaļām te šonāk veltu.
Dāvā turklāt mācis pūri zeltu, kā kumeļš satraucies es esmu, sirds ejam manu meikšu prom vēstu. No rīta 5. Blakus mežiņš pa labi. Mežiņš, ko mēs stādījuši, man katru brālis. Vecākā rinda ir vecākais brālis stādījis, tad ir otrs vecākais, tad mēs stādījis, tad ir mans jaunākais brālis un pats jaunākais brālis. Es to varu redzēt, kā viņš ir lēnām attīstījies kopā ar mums augot arī mežiņš līdzi. Superīgi. Garos, tevi padējušu, līdz man rīta stundai, kā man dienokušu. Jā. Laukos dzīvot ir baigi forši.